Sveicināti! Šodien atskatīsimies uz galvenajiem notikumiem, kas ietekmē enerģijas tirgu oktobrī. Par spīti tam, ka ziemai tuvojoties elektroenerģijas cenas parasti pieaug, oktobrī vidējā mēneša elektroenerģijas biržas cena nokrita par gandrīz 30 eiro megawatstundā. Galvenie iemesli cenu kritamam oktobrī bija sekojoši. Par 92% lielāka vēja izstrāde, kas arī bija kā galvenais faktors šādam cenu kritamam. Tāpat arī Skandināvijas hidrorezervuāros par gandrīz 1 teravatstundu palielinājās ūdens līmenis, kas sekmēja lielāku izstrādi no Skandināvijas hidroelektrostacijām. Līdz ar to elektroenerģijas deficīts Baltijā samazinājās, pieaugot piedāvājumam, tajā pašā laikā samazinoties pieprasījumam sezonālu iemeslu dēļ. Vidējā dabasgāzes TTF cena uz novembri pieauga par 17,54%, mēnesim noslēdzoties ar 46,79 eiro megawatstundā cenu, kas arī būs aktuālā cena visu novembri. Ja runājam par dabasgāzi, tad galvenie iemesli dabasgāzes cenu kāpumam oktobrī bija šādi. Temperatūras kritums Baltijā par vidēji 9 grādiem pēc Celsija, kas sekmēja pieprasījumu pieaugumu apkuras vajadzībām, kā arī kara stāvoklis tuvajos austrumos, kas tirgū radīja bažas par piegāžu ķēžu traucējumiem. Taču pēdējās dienās tirgus stabilizējas. Tas ir saistīts ar to, ka nav nozīmīgi jaunumu no tuvajiem austrumiem, kā arī tirgū ir būtiska dabasgāzes pārprodukcija, kas radusies stabilo sašķidrinātās dabasgāzes un Norvēģijas dabasgāzes piegāžu dēļ. Tāpat arī Eiropas Savienības dabasgāzes krātuves ir vairāk nekā 99% pilnas. Tādējādi nerodas pieprasījums pēc dabasgāzes iepumpēšanas. Vērts pieminēt, ka gāzesvads Baltika interkonektor, kas savieno Somiju un Igauniju 8. oktobrī, tika atslēgts. Bojājumus potenciāli varētu būt izraisījis pāri peldoša kuģa ankurs. Gāzesvads būs atslēgts aptuveni 5 mēnešus. Runājot par Eiropas Savienības kvotu sistēmu, vidējā CO2 kvotu cena oktobrī samazinājās par 1,40 eiro tonnā. Īstermiņā varēsim novērot CO2 kvotu cenu kritumu, kas saistīts ar to, ka Eiropas Savienības emisiju līmeņi ir zemāki nekā pagājušajā gadā. Atgriežoties pie elektroenerģijas, pat pie cenu krituma oktobrī vēl joprojām novērojam salīdzinoši lielas cenu svārstības viena mēneša ietvaros. Vienas dienas cenai esot robežās no 7,50 eiro megawatstundā līdz pat 151 eiro megawatstundā. Cenu ziņā tuvākajos mēnešos vēl joprojām būsim atkarīgi no laikapstākļiem. Ņemot vērā to, ka temperatūras attīstību ir salīdzinoši grūti prognozēt, iesakām nelikt visas olas vienā groziņā un daļu jūsu elektroenerģijas iegādes apjomu fiksēt, daļu iegādāties pēc biržas cenām. Uz tikšanos!